Bet mēs turpinām ar mūsu nākamo runātāju. Zanda Arnava ir no Accenture Baltija talantu studijas. Viņa ir tieši šīs studijas vadītāja. Accenture Baltija ir starptautisks konsultāciju uzņēmums ar vairāk kā 700,000 darbinieku visā pasaulē. Mēs mācāmies katru dienu, kā zināt, ko mācīties uz rītdienu, kāds ir iespējams rītdienas mājas darbs. Zanda savā lekcijā pastāstīs par prasmēm, kuras vajadzēs nākotnē, par to, kā trenēt mācīšanos un sevi attīstīt, un kā gūt prieku no mācīšanās un, protams, arī iedvesmot sevi. Sagaidām Zanda Arnava. Labdien, dzirdat mani, ja? Nav tā, ka tas mans auskarsts sitās un traucē jums? Nav, ja? Ok. Labdien, es esmu Zanda. Es esmu no Accenture Baltija. Un mums šodien paaicināja pastāstīt jums kaut ko par nākotnes prasmēm. Un man liekas, ka jūs jau tāpatās visu zinat. Bet, nu labi, es jums kaut ko mazliet pastāstīšu, ko es esmu, kam mēs sekojam līdzi, jo mēs, protams, arī savas kompānijas prasmes ceļa kartes zīmējam, balstoties uz to, ko mēs redzam, kāds ir tas pieprasījums šodien un kāds viņš būs rītdien, vai ne? Un, ja jūs skatāties uz manu prezentāciju, tad viņi varbūt ar kaut ko atšķirās šodien no citiem prezentētājiem, vismaz manā organizatori teica to, un tad ir jautājums, protams, kā jums liekas, kas ir šī pirmā prakse, pirmā prasme, ko jūs varat redzēt manā prezentācijā? Kas ir tā, kas ir jāmācās jau šodien? Nē. Labi, es paiešu uz priekšu vēl. Tā ir angļu valoda, mīļie. Tā ir angļu valoda, vai ne? Un bez valodas, nekas nenotiek šajā pasaulē. Ja? Mēs, protams, varam gribēt un domāt, ka ir, un tas taisnība, ļoti svarīga mūsu latviešu valoda, vai ne? Bet, ja mēs gribam būt redzami, ja mēs gribam kaut ko sasniegt bez valodas, angļu valoda ir vispār tikai pamats, vai ne? Ja jūs vēl zinat kādu valodu brīnišķīgi, tas ir tikai un vienīgi tas, ko neviens jums nevar atņemt, un tas ir tas, kas tiešām var viena no pirmām lietām dot jums panākums. Bet es atkal domāju, ka jūs visi zinat angļu valodu, jo jūs visi skatāties angliski, gan filmas, gan visus tiktokus, gan sekojiet saviem influenceriem, gan spēlēt spēles, tā kā es pieņemu, ka tur vispār problēma nav, ne? Es tikai par sevi gribēju pateikt to, ka savā ziņā korelējot ar iepriekšējo runātāju par to, ka pirmām kārtām es ļoti līdzīgi mazliet stāstīšu par to, gan par tām motivācijām, gan par lietām, kādā veidā iet uz priekšu, kā mācīties, kā ieklausīties sevi, un vēl viena lieta, es arī esmu bijusi sportists, un patiesībā tas sports man ir vienmēr bijis tas, kas man ir ļoti, ļoti daudz tādā disciplīnā iedevis manā ikdienas dzīvē. Ja? Jo, arī, protams, sports agrāk un tagad ļoti atšķirās, vai ne, no tādas ērtības viedokļa, bet skaidrs ir viens, ka tās ir lietas, kas tev ieliek noteikti rāmi, vai ne, un arī tad, kad tu pēc tam strādā un virzies uz priekšu, savā ziņā sports ir tas, kas ir tas pamats visam tam, kā tu ej uz priekšu. Bet pavisam īsi, sākumā es vienkārši gribēju paņemt šo Global Skills reportu. Intereses pēc vienkārši. Viņi ir sagatavojis Coursera. Es domāju, ka jūs daudz zinat, vai ne? Viņiem ir šie internetu kursi, ļoti daudz pa brīvu. Es atvainojos. Un viņus var ņemt un klausīties, vai ne? Bet kas ir interesanti, tad viņi ir apkopojuši 3 prasmes. Biznesa prasmes, tehnoloģija prasmes un data science skills. Nezinu, kāpēc viņi tā ir tos izvēlējušies. Biznesa un tehnoloģija ok, kāpēc viņi to data science izvēlējuši. Varbūt tāpēc, ka data science ir vismazāk patiesībā pieejams visā pasaulē. Ja? Latvijā mums ir ļoti maza daļa cilvēkam ir šīs prasmes tādā ļoti augstā līmenī. Tad tās ir tā kā datu analīzes, ja? Datu zinātne, ja? Ka tu paņem tos datus un saproti kaut ko no tiem datiem, var izsecināt daudz vairāk nekā, teiksim, vienkārši paskatoties uz cipariem.
Un tajā ir apkopots, jūs redzat, tur 100 valstis, ļoti daudz, kas ir gājuši cauri tiem kursiem, un viņi ir izmantojuši gan tie, kas ir izmantojuši tās prasmes kaut kādos projektos, gan arī reāls certifikāts ieguvuši, gan arī tātad programmās kaut kādās, ja, inkorporējuši. Jo ir, par cik tas ir pa brīvu, mēs arī daudzajādā ziņā kaut kāds kursus pat Accenture ņemam no Coursers, ja. Un šeit ir par Eiropu. Eiropā ir tātad tikai 20,3 miljoni, ja. Ļoti jauni, 34 gadi, tas ir arī apmēram Accenture cilvēku vidējais vecums. Ja? Un te var redzēt, ka, teiksim, arī tas pusi ir sievietes, kas ir ļoti labi, vai ne? Tad, ka 40% mācījās uz telefoniem, un daži iegūst certifikātus, un daudziem bija internet access, kas, teiksim, ir mūsies. Teiksim, ka tas ir lielā mērā, mēs šeit runājam par Eiropu. Kāpēc tik liela atšķirības starp pasauli un Eiropu? Tāpēc, ka zināt, ka pasaulē tur ir milzīga Indija, Amerikas, Filipīnas, kur tur milzīgi talantu pūļi, vai ne? Interesi pēc vienkārši, paskatīt, kā Latvija izskatās. Viņi salīdzina tātad biznesa, tehnoloģija un data science prasmes. Biznesa prasmes, mums viss rullē, ja? Bet tehnoloģija un data science ir švaki. Un kāpēc švaki? Tāpēc, ka droši vien tas nāk gan no matemātikas nemācīšanās, gan no fizikas negribēšanas, gan no ķīmijas nedraudzēšanās un tā tālāk. Ja? Mēs daudz runājam par to, ka vajag uz šiem eksaktajiem priekšmetiem pievērst uzmanību, ja jūs viņus pametat kaut kādā mācību vidū, tad patiesībā īsti tālāk jūs, ir daudz grūtāk. To var izdarīt, bet ir daudz grūtāk pēc tam aiziet atpakaļ uz šīm eksaktajām zinātnēm. Ja? Interesanti, ka Igaunija un Lietuva ir vēl aiz mums, bet vienalga. Ja? Interesanti, tad te var redzēt, cik mēs esam labi. Švaki, pie tam tas ir uz mūsu cilvēku skaitu, ne jau uz kaut kādu citu salīdzinājumu pasaulē. Mēs esam vēl, tad ja mēs Eiropā tur kaut kādu 30. bijām, ja? Tad pasaulē mēs tur vispār 71. esam. Ja? Tā tad ir vieta, kur augt, vai ne? Pavisam īsi, mēs nesen taisījām tos globālos trendus, ja par ko saka nākotne, te tāds pavisam 4 īsas lietas. Pirmām kārtām visu to, ko cilvēki tagad mācās, apmēram 50% no tā būs jāpārmācās. Gan tas, ko pirmais runātājs teica par Gen AI, ja? Apmēram tā sarunas ir tādas, ka apmēram 50% no darba vismaz IT jomā Gen AI paņems. Bet tās ir tikai tādā, kā lai to saka, pirmās kalkulācijas līmenī. Ja? To nezinu, vai tas ir, bet apmēram tur katrā tajā IT solī ir cits procents, bet apmēram. Tad 50% no darba paņems tas Gen AI. Un līdzīgi tāpatās arī no citām kaut kādām prasmēm. Vai ne? Un ja viņš paņems kaut kādu zemāko līmeni vai pirmo līmeni vai vieglāko līmeni, tad skaidrs, ka visiem cilvēkiem vajadzēs pārmācīties. Šobrīd, teiksim, mēs ar to pārmācīšanos bišķiņ savādāk saprotam. Teiksim, nezinu, kāds ir mācījies kaut kādu, labi, es negribu neko teikt, teiksim, par kaut kādām, vienalga kaut kādu, ko mēs varam ātri izdomāt, kaut kādu, nezinu, ekonomistu, viņam nepatīk grāmatvedība, vai viņam neliekās, ka viņš varbūt tās tur var nopelnīt tik daudz. Es domāju, ļoti individuāli, ja, jo, protams, ka pieprasījums uz grāmatvežiem un ekonomistiem ir. Un viņš grib IT jomā, jo, kā jūs zināt, vai ne, IT jomā šobrīd ļoti vajag cilvēks, un, ja mēs skatāmies, salīdzinām algu, tad, ja visi ir kaut kur apmēram plus mīnus vienā, tad IT joma ir debesīs. Tieši tāpēc, ka nav cilvēku. Un tad viņš var atnākt pie mums un teikt, mēs gribam pārmācīties, un mums viņš apmēram gadu laikā var ienākt IT sfērā. Mēs to tā saprotam, ja? Ka teiksim, cilvēks vienkārši mācās pa jaunu visu ko, bet viņam tā tad ir iespēja pēc tam veidot tālāk karjeru. Šeit ar to pārmācīšanos arī, protams, Gen AI. Ja? Tad tās nišas skills, par ko mēs runājam, kur mēs arī redzējām par to tehnoloģiju prasmēm un data science, tas ir tas otrais. Tas ir skaidrs, ka jo jums būs kaut kādas tehnoloģija prasmes un vēl bišķiņi vairāk tā kaut kādas, teiksim, dziļākas tās prasmes, tad viennozīmīgi tas būs ļoti, ļoti pieprasītas prasmes. Ja? Nākošais, par ko mēs arī pavisam īsti pieskarsimies, ir par to, kādā veidā jūs mācaties. Ja? Es zinu, ka skolotājiem visiem, un es nezinu, kā turībā patīk, kad viss ir klasē, skolā. Es uzskatu, ka tas ir pilnīgi nepareizi. Covid mūs ielika jau pavisam citā realitātē, un es uzskatu, ka daudz labāk būtu strādāt un organizēt darbu daļēji mājās, daļēji skolā.
Ja? Teiksim, IT jomā mums ir 2000 darbinieku Latvijā vairāk, un Lietuvā un Igaunijā. Uz darbu nāk 10%. Es varu būt daudz efektīvāk strādājot no mājām. Es uz darbu nāku ne jau strādāt un sēdēt tur sapu kolos un vēl kaut kur. Es atnāku aprunāties ar cilvēkiem, viens pret vienu, ar savu komandu. Es atnāku aprunāties, iedzert kafiju ar saviem kolēģiem un tā tālāk. Es nenāku sen vairs strādāt. Ja? Bet mēs, protams, mācībās vairāk vai mazāk domājam, ka mums ir jāmācās no šejienes. Un es domāju, ka tas arī viss mainīsies, jo tā pati Coursera, ja? Tas viss ir pie datora. Tam nav jāsēž klasē un to mācīties. Skolēni var to iet cauri mājās, vai ne? Un tad Z generation, jeb Z paudze, Z paudze, vai ne, tur visādas spriesmas par viņiem stāst. Man, piemēram, dēls ir Z paudze, un viņiem, protams, visvairāk būs šīs soft prasmes, ja, jeb tādas netehniskās prasmes, šīs biznesa kaut kādas zināšanas un komunikācijas zināšanas, jo tiek uzskatīts, ka viņiem varbūt viņiem ir savs redzējums par šīm lietām, par komunikāciju un par runāšanu, uzstāšanos un tā tālāk. Bet patiesībā tās sajūta jau ir nevis par to, ko jūs zinat, bet to, ko jūs varat izdarīt ar to, ko jūs zinat. Ja, un šeit mēs pienākam pie tā, cik lielā mērā jūs sekojat līdzi, attīstat sevi, virzaties uz priekšu paši par sevi, ne jau par to, ko kāds pieprasa. Ja? Šīs ir, teiksim, šī gada interesanti, kāda aktivitātes es ielikus divreiz, acīm redzot, baigi svarīgi bijis. Vai ne? Es domāju, ka atkal jautājums ir, es domāju, ka man te nav jālasa nekas, ja? Bet, teiksim, skaidrs ir viens, ka tā izaugsme, jūs redzat, growth mindset, ja, ka tu gribi kaut ko izdarīt vairāk, ka tu mācies tālāk. Es teiksim, management un leadership, es negribētu vispār teikt, ka tās ir tādas, protams, ir daudz ko var iemācīties, bet lielā mērā tās ir patiesībā tikai tas, ko tu tādā praksē dari. Ja, jo tas ir lietas, tu vari iemācīties, kā vadīt cilvēks, reāli viņus vadot. Jā, protams, var iemācīties grāmatā, bet ir lietas, kuras tikai, teiksim, darot, var iemācīties. Vai ne? Šitās analītiskās domāšanas problēmas, risināšanas, tās viss ir skaidrs jau redzams, vai ne? Interpersonal skills, tās ir arī komunikācija tā pati, kaut kāda empātija un tā tālāk. Komunikācija vispār ir ļoti svarīga lieta, ja mēs skatāmies uz visu, es vispār komunikāciju likt pirmajā vietā, tāpēc, kad es atceros, ka vienā kaut kādā, es nezinu, kur es klausījos šito, ka visas privātās un profesionālās problēmas rodās no komunikācijas. Ja jūs nerunājat mājās ar draugiem, ar ģimeni, ja jūs nerunājat skolā vai darbā, cilvēki jau jūs nesaprot. Ja, viņš jau nezina, kā jūs domājat, kāpēc jūs esat apvainojies, kāpēc jums nepatīk tas. Bet ja jūs apsēžaties blakus un sakat, bet saprotu tādu situāciju, man baigi sāpēja, vai es nesapratu šito te. Cilvēki visam savādāk reaģē. Ir jāmēģina kaut kā virzīties sarunas, teiksim, šajā procesā uz priekšu. Par šīm hard prasmēm vai par tehnoloģiju, te jūs zinat, jā, redz, kur data analysis arī ir, protams, jā, un viss pārējās prasmes, tātad software development, tas var būt jebkas, ja tie, kas ir pamēģinājuši kaut ko tur programmēt, tie, kas ir pamēģinājuši varbūt taisīt kaut kādas mājaslapas, tas viss iedzem tā. Un tajā software developmentā patiesībā tur jau var derēt jebkas. Tās ir kaut kādas IT prasmes vai projekta vadības prasmes. Tad patiesībā vienā dienā tur, es nezinu, ir SAP programmatūra vairāk pieprasīt pasaulē, citā dienā varbūt tur ir, es nezinu, Javas prasmes. Kas ir labi, ka šīs, teiksim, programmēšanas prasmes nes jūs tālāk ārpus Baltijas. Ja? Protams, jūs varat strādāt arī Baltijā, bet tajā ziņā, teiksim, jums ir iespēja strādāt uz pasaules lielākiem uzņēmumiem. Ne? Pavisam īsi, es skatos vienkārši, ka laiks arī iet uz priekšu, tāpēc arī diezgan raitēju uz priekšu par to growth mindsetu, ja? Par to, ko jūs darat ar to, kā jūs paši sevi izaicināt, teiksim, tā šajā virzībā uz priekšu. Ja? Un te ir tādas dažas lietas, ja, ka te jūs mācaties no savām kļūdām, protams, vai ne, mēģināt nesēdēt visu laiku tajā komforta zonā, jo vienīgais, kas mūs dzen uz priekšu, ir tas, ka mēs jūtamies slikti un kaut ko iemācamies tajā situācijā, ja? Vai, teiksim, neērti, teiksim tā. Un mēs jautājam pēc atgriezeniskās saites, tas arī ir saistībā ar to pašu sarunu, jā, tad izaicinām sevi un mēģinām virzīties uz priekšu. Un es zinu, ka jaunībā man arī bija tā pati sajūta, ja, ak, Dievs, ko par mani padomās? Tas taču tā nevar izdarīt, tas taču būs nesmuki.
nevienam nekas neinteresē par jums. Tikai vienīgi jūs paši esat šīs dzīves noteicēji. Nevienam nav atbildība par jums. Tikai jūs paši. Tikai jūs paši. To, ko jūs gribat, jūs ejat uz priekšu. To, ko jums vajag, jūs ejat uz priekšu. Neviens nebūs vainīgs cits, tikai jūs, ja jūs to neizdarīsiet. Tāpēc nevajag skatīties neko, ko domā citi. Ja jums ir plāns un mērķis, ejiet droši uz priekšu. Šajā sakarībā var arī emocionālā inteliģence palīdzēt, vai ne? Es to saucu tādā, varbūt, tas gan ir uzskatīts, ka tas ir tāds ceļojums, bet es to vairāk saucu par tādu strādāšanu ar sevi, vai ne? Ir, protams, visādi arī bezmaksas iespējas, kur var paskatīties un uztaisīt kaut kādas visādas atbildēt uz jautājumiem. Un tā tālāk, bet lielā mērā tas pats growth mindsets un emocionālā inteliģence iet ar to kopā. Ko jūs darat ar to, ka jūs saprotat, es kļūdījos šajā situācijā? Vai jūs, teiksim, uzskatāt, ka tur tie visi citi bija vainīgi par to pasākumu, vai, piemēram, atkal tur, es nezinu, vienkārši tā stulbi sanāca, ja? Vai jūs mēģināt saprast, kāpēc tas tā iznāca? Un nākošā reizē jūs darīsiet savādāk. Un tās visas lietas, kas ir tajā rimbulītī, ja, viņas visas savā ziņā, teiksim, maina arī jūsu to, teiksim, emocionālās inteliģences ceļojumu un palīdz jums virzīties pareizā virzienā. Kļūt jums par, teiksim, tādiem empātiskiem un arī vairāk pieredzējušiem cilvēkiem. Tieši tajā situācijā, kā jūs sadarbojaties ar apkārtējiem, vai ne? Un par šo gadu atkal te ir patiesībā nekā jauna. Es nezinu, es jau sen pārstāju uz tādu būtisku, rūpīgi lasīt visus šos teiksim, nākotnes paredzējumus vai trendus, tāpēc, ka, godīgi sakot, pēdējos, 7, varbūt pat 10 gadus šīs prasības muļājās. Viņas tikai mainās tur kaut kādā tajā. Varbūt kaut kas bišķiņ parādās jauns, bet patiesībā viss viens un tas pats. Ja? Šeit ir viena lieta, varbūt, ka mēs gribu pieskarties. Ja, tās visas ir lielā mērā, kā jūs redzat, teiksim, šīs tehniskās prasmes, industrijas prasmes. Kāpēc reskillings ir ļoti interesanta lieta? Varbūt jūs esat, piemēram, kāds cilvēks strādā, man ir augstākā, pirmā man izglītība ir augstākā juridiskā izglītība. Un es tagad, gribētu iet uz IT. Un, vai vienalga, kur citur, bet konkrēti, piemēram, varbūt uz IT. Tad man zināmā mērā pieredze jurisprudencē, kā industrijas prasmes, varētu pat ļoti palīdzēt, ja, piemēram, ir kaut kāds klients, kuram jābūvē kaut kāda juridiskā sistēma, vai kuram, piemēram, personāla vadības sistēmā ir jābūvē iekšā kaut kādas administratīvās vai kaut kādas lietas, kas ir saistītas ar likumdošanu. Ja? Tas, ko es gribu teikt, ka pieredze kaut kādā jomā noteikti var noderēt arī nākošajā reizē. Jā, vispārējais patiesībā, un te var redzēt arī, ka tehnoloģija prasmes ir vissvarīgākās, vai ne? Tad ir, protams, kaut kādas komerciālās prasmes, tad personība, vai ne? Un arī sadarbība. Viņas viss ļoti tuvi ir, vai ne? Bet var paskatīties, kurš varbūt ir vēl svarīgāks. Šis mans pēdējais slaids, atkal patiesībā ar to pašu, kā jūs redzat, atkal visas tās pašas lietas ir, ja? Ir atkal par to pašu jūsu pašu mācīšanos, tātad aktīvais mācīšanās, vai ne, par to pašu kritisko domāšanu, problēmu risināšanu. Skaidrs, ja tu gribi kaut kādu atbildību savā dzīvē un kaut kādu labu amatu ieņemt, tev ir jāpieņem slikti lēmumi. Tur neko nevar darīt. Ja? Tev ir nopietni jāpārdomā, kāda tā situācija ir un piedodiet, ja ir jāatlaiž cilvēks, tad ir jāatlaiž cilvēks, ja viņš slikti strādā. Ja? Tu tur neko nevar izdarīt. Ja? Tev ir jābūt kreatīvam. No manis priekšniecība gaida kvartālā vienu gudru domu. Es bišu pārspīlēt, bet apmēram. Ja? Vienmēr gribu, ka es nāku, es saku, darīsim šādi. Ja? Kaut ko.
šajā pašā. Protams, arī manā amatā tāpat tehnoloģija izmantošana. Ja? Nu, jāsaka godīgi, es esmu tā uz to pusi. Ja? Es esmu ceļā arī tagad uz visiem tiem GenAI nopietni. Es biju tikko HR konferencē, ļoti labs stāsts bija par to, kā pilnībā atlases procesu ar GenAI izdarīts. Nu, viņš tur mazliet pieskārās, bet ļoti interesanti. Uzdodot uzdevumus, kā tas viss noticis ir. Ja? Bet tad arī manā profesijā mums jāsaprot, kā tas notiek, ja es, piemēram, kaut ko tādu GenAI pieprasu. Ja? Protams, tā pati fleksibilitāte, tāda ieklausīšanās cilvēkos. Ja? Šis vispār ir ļoti interesants par to ieklausīšanos pavisam īsi. Es vispār pēc savas dabas esmu diezgan ass cilvēks. Un apmēram gadus 5 atpakaļ es sapratu, ka man nepatīk tādai būt. Un ar to emocionālo inteliģenci un arī to mācīšanos es patiesībā ļoti izteikti virzījos uz to, kādā veidā noturēt, teiksim, un strādāt ar savām tādām asuma izpausmēm, kādā veidā, teiksim, noskaitīt līdz 10, kādā veidā uzrakstīt e-pastu un viņu nodzēst. Tur ir vesela virkne tādas prasmes, ar kurām tu vari vai iespējas kā strādāt, bet patiesībā ļoti nopietni darīja pie tā, lai es būtu saprotošs vadītājs, lai es vairāk ieklausītos citos, nevis tikai domāt par sevi, lai es vairāk būtu ne tikai vadītājs, bet arī ar tādām coach prasmēm, lai cilvēki gribētu pie manis strādāt. Jo tas laiks ir pagājis, ja, kad bija tas variants, es esmu priekšnieks un tu muļķis, kā mēs parasti uzskatījām, par darbiniekiem senos laikos. Tagad viss ir par to, ka tu esi kā vadītājs, tu esi daļa no šīs komandas un cilvēkiem ir jāgrib iet ar tevi kopā un sasniegt kopīgus mērķus. Jā, vēl pavisam īsa lieta, cross-cultural kompetenci, tad šī sadarbošanās. Domāju, ka mēs arvien vairāk un vairāk redzam savā Latvijā un Baltijā cilvēks no citām valstīm. Jā, ir tāds ļoti labs teiciens, inclusion and diversity makes us smarter. Ja tad strādājot ar šiem cilvēkiem kopā, tu arī audz, jo tu daudz ko uzzini jaunu. Tā arī ļoti, ļoti svarīga, kas mums jāmācās kopā arī nākotnē. Bet katrā gadījumā viss izskatās jau labi, vai ne? Es domāju, ka jūs redzat, ka jums ir daudz prasmes šeit jau, jūs zinat, jūs jau zinājāt, ka viņas jāmācās, un es ticu, ka jūs būsiet bezgala veiksmīgi. Paldies jums! Jā, paldies jums, Zanda. Vēl projām neaizlaidīsim, jo mums ir arī pāris jautājumi šeit online. Un iespējams arī šeit zālē. Sāksim ar zāli. Varbūt šeit zālē ir kāds jautātājs. Kā mums ir? Jā, mums ir. Droši sāk, es dzirdēšu tevi. Mēs varbūt mēģināsim mikrofonā, lai arī mūsu tiešsaistes skatītāji arī sadzird jautājumu. Tad īsais jautājums. Kāds ir jūsu dzīves moto? Man patīk nelielas lietas. Mans moto ir tāds gūt baudu no ikdienas lietām, no tā, ka man ir brīnišķīgs darbs, no tā, ka es skrienu katru rītu, un no tā, ka es pavadu laiku ar savu ģimeni un draugiem. Paldies, ļoti iedvesmojoši. Skriet ir labi. Jā. Kā es varu paskriet šādā augstumā? Es neskrienu tikai tad, ja ir ļoti liels lietus, jo tas jau muļķīgi, vai ne? Un otra lieta, ja ir ļoti slidens, tad tas ir bīstam. Tā es skrienu visu caur gadu. Liels respekts, ņemšu piemēru. Un šeit arī no mūsu tiešais skatītājiem jautājums. Jūs pieminējāt pieprasītākās prasmes darba vidū, bet kuras no prasmēm šobrīd ir sastopams visretāk potenciālo darbinieku vidū? Es jau teicu, tas pats tāda datu. Ja mēs runājam par tehnoloģijas prasmēm, tad tā ir, protams, tā pati datu zinātne, ja? Tad, teiksim, kaut kādi tādi ļoti augsta līmeņa eksperti, gan arhitekti, gan tajā pašā Java, gan SAP programmatūrā, gan mēs varētu runāt, piemēram, arī tajā pašā DevOpsā. Proti, tātad ļoti augsta līmeņa prasmes, prasmes ļoti augstā līmenī, tāpēc, ka viņas vienkārši varbūt vēsturiski nav bijušas Latvijā, un tāpēc viņas, teiksim, mums vienkārši nav. Tas, ko mēs darām, mēs atvedam kolēģis no ārzemēm, viņi apmāca jūs, un jums ir šīs zināšanas. Paldies jums! Paldies jūsu kolēģiem, paldies par jūsu darbu, paldies, ka iedvesmojāt mums šeit uz vietas un arī tur aiz ekrāniem. Paldies! Lai jums veicās! Zanda Arnava!